Un bijuši, teiksim, cilvēki, kuriem es redzu, viņam 69, 68 gadi bija. Būtībā pēc 65 es redzu, kas ir tas pats būtiskākais, ja tu gribi copēt. Ne no krasta, bet laivā. Tātad balanss. Tu vari balansēt, tev laiva kustās, un es redzu, ka viņš tā kā, viņš iemest vairāk, tāpēc viņš nenotur balansu. Tātad tev balansam jābūt. Viennozīmīgi mobilitātei jābūt. Tur var aizliekties, paliekties, paņemt, pacelt, lai nav tā, ka tu tur cel zivi, bet ieķīlē muguru. Ja? Tāpat arī, teiksim, tas, ka, ja tu visu laiku ar vienu roku met, ja, tev jau rodās disbalanss pret šo roku, tev kaut kādas sāpes sāk rasties. Tas pats galvenais, es tomēr atgriežos pie standarta fiziskās sagatavotības normām vīrietim. Jāvar uzspiest uz krūtīm savs svars, tev jāvar ir nostaigāt minūti, turot rokā, katrā rokā pa pusi no sava svara, minūti nostaigāt uz riņķa vai bišķi uz vietas kaut kā. Tās lietas ir jāmāk, un tev jāvar noskriet 3 km tā, ka tu nenomirsti pēc tam. Tu vari tur lēnāk, ātrāk, gribētos, ka tu iekļaujies tur kaut kādās 20 minūtēs, bet, lai tu trīnīt var noskriet, un pēc tam tu neesi tur nošauts. Ja? Tās lietas, ko es uzskatu, kas jāizpild, neatkarīgi vai tu esi makšķernieks no krasta, no laivas, vai tu esi tur dambratists vai tenisists vai kas, tās lietas jāvar.